viesis nav Jānis Šepkevičs seniors, bet kāds režisors un producents, kurš arī decembrī ļoti naski strādā, lai mums būtu ko darīt. Dāmas un kungi, Viktors Runtulis. Sagaidām ar aplausiem. Paldies jums. Vienkārši es teicu, ka te man neviens nepazīst un neaplaudēs. Jānis teica, visi tevi pazīst, tāpēc es iedevu to papīrīt. Ar ko sadarējāt? Ar mani? Jā. Es tev nebūtu devis. Paldies! Paldies! Es nezināju. Es arī kožiem neizpļāvu. Drīkst? Protams. Es starp citu... atvainojos. Vāks. Es nezināju, ka mēs darījām. Mēs būtu darījuši lielāku ciparu. Ai. Bet man ir vēl viens piedāvājums. Iesākt jaunu tradīciju. Labi. Tas ir jebkurš, kas nāk pie tevis ciemos, kaut ko dāvina. Tā ir ļoti laba tradīcija. Labi. Paldies. Skaisti, vai ne? Tas ir dzīves kaut kas? Labs. Es varu skatīties? Nu, kā tu gribi? Man vajadzētu, vai ne? Jūs gribat apstīties? Es nezinu. Jā, nestīšos, mājas apstīšos. Nu, nē, labi. Nē, nu, Viktor, nu. Nu, muzejam. Oi, portjē cepurīte. Muzejam. Jā, tie, kas nezin, šī manējā? Oriģinālā? Jā. Tāpēc tie, kas nezin, šajā cepurē es esmu drasējis riņķī katru decembri cik gadus? 11. Nē, bet tas muzejam. Jā, protams. Es nolikšu atpakaļ. Viktor, decembrī, kad sākās palādījums, kad iet riņķī, gāžās kabarē, kad sākās? 10. septembris. 10. Ar to septembris. sākam un kaut kādā, man liekas, 16. pabeidzam. Janvārī. Decembrī? Janvārī? Jā. Jūs neesat naski uz beigšanu? Nu, nē, bet pauzītes ir. Nav vairs tie gadi. Nav vairs tie gadi. Kā bija, kad jums bija tie gadi? Tad, kad jūs beidzāt? Nu, tad mēs 24 vai 28 reizes. Beidzāt? Jā. Kabarē kontekstā tas ir diezgan labi. Ja jūs... tā. Relovution. Es arī nevaru izrunāt. Relovution. Jā, relovution. Tas ir tā kā, ka revolution pasaka nepareizi. Jā. Tā kā mīlas revolūcija. Jā, bet tur nekāda izdomājuma nav. Vienkārši revolūcijas vārdā šajā te valodā mīlestība jau ir iekļauta tikai spoguļu attēlā. Jo kāds zina, kā rakstās revolution, tad tur jau love ir tikai spoguļu attēlā. Mēs viņu apgriezam otrādi, jo šī tēma ir ļoti aktuāla šobrīd. Man tā liekas. Nu, jārestartē. Mīlestība? Tā lietiņa, kas cilvēkam dot vienīgam šajā zemītē, saprantā. Vienīgā lieta, kas dot, ir mīlestība? Nē, tas augstākais. Tas ir augstākais, kas ir dots? Jā. Vienīgais augstākais? Jā. Un ne visiem redz ir? Šad tad ir, šad tad nav, tad atkal atgriežas, bet es nerunāju par mīlestību tādu kā pret otru cilvēku, tikai kaut gan tas ir ļoti daudz. Jo, ja tevi kāds mīl un tu mīli, tad tu dalies ar citiem mīlestībā, jebkurā gadījumā. Vienkārši tu tā kā idiots sēdi un smaidi visu laiku, un visiem labi uzreiz. Nu, lūk, es runāju par vispār aptverošu mīlestību. Man liekas, tas ir pozitīvi. Nē, nu tas ir pozitīvi, ja kāds sēž kā idiots un smaida visu laiku. Jā. Un tai garām, cik pozitīvi. Cik labi. Jā, tieši tā. Jā, tad ap to tur tā lietiņa grozās, jā. Es domāju, jaunajā uzbedumā. Paņemam drusciņu apakaļ. 2003. gads. Balss nevajag mainīt, ja? Nē, labi. 12. šis ir jau 12. gads. Jā.
Pirms tam... Nav apnicis. Tu mani lasi? Bišķi pazīstam nedaudz. Šī ir ļoti, ļoti dīvaina sajūta. Tevi intervēt tagad. Ļoti, jo tas ir man priekšnieks daudzus gadus. Šādi viņi parasti visi lamājās. Jā. Viņi par priekšnieku man saukā. Nē, mēs visi kā viena ģimene vienmēr esam bijuši, man tā liekas, ne? Jā, protams. Es ne jau tā domāju. Nē. Es nekad tevi neesmu uztvēris kā priekšnieku. Tu saki, ko gribi, es daru, kā man ienāk prātā. Tā arī bija. Bet jebkurā gadījumā. 12, taču nav apnicis. Ne. 12 gadi. Katru gadu kaut kas jauns nāk. Kas tik nav bijis? Tas gan. 12 gadi! Man kaut kā jāturpina šī lieta, es nesapratu. Jā, kas ir, kā tu dabū vēl to dzirksteli? Tu tak zini, ka es zinu, ka tu zini, kad es zinu. Es nojaušu, ka tu nojauti, ka es nojaušu. Bet nojauta jau ir tāda vāji nojaušama. Tāpēc sajūtās jau lieta ir, sajūtās. Tās paliek atmiņā, tāpat kā sunīšiem, arī cilvēkiem sajūtas dažkārt daudz spēcīgāks nekā kaut kāda rindiņa. Tēma nedaudz savādāka, mūzika pavisam savādāka. Vai citādāka? Citādāka arī. Gan. Vai būs arī savāda nedaudz kaut kāda? Savāda ļoti, jā. Es domāju, ka būs depresīva diezgan. Tas ir trendīgi. Tas tagad baigi labi iet. Vai uz Ziemassvētkiem labi iet? Es kaut kā, jā, trāpīja īstajā Bet tāda gaiša depresija? Nē, enerģiska. Enerģiska depresija? Jā. Jo gaiša depresija ir izdomāta, un tas ir pavisam kaut kas cits. Jā. Mums ir enerģiska depresija. Pilnīgs pretpols depresijai parastajai. Jā, lai ātri pārcilpot šo te posmu un ienirtu tajā pozitīvajā. Jā. Arī enerģiski. Jā. Interesanti. Ļoti izglītojošs vakars. Es nezināju nemaz, ka depresija ir tik daudz veidi, paskaties. Par tiem gadiem, kad tu biji, nevienreiz nebija depresīva, kaut kāda blociņa, kaut kāda vai kaut kāds bedrīts vai kaut kas tāds? Bedres bija. Tas ir viens no slavenākajiem Viktora elementiem, ko ir ieviesis. Man liekas, tieši tu esi izdomājis bedres. Es lasīju tajā pieteikumā. Jā. Pieteikumā Relovution, kas ir Palladium mājaslapā. Tur bija rakstīts, ka viena no jūsu tām domām ir atvērt cilvēkos tās jūtas un atvērt arī viņus uz mīlestību. Atvērt uz jūtām un uz mīlestību. Kas man likās ļoti labs gājiens. Tāpēc, jā, man liekas ļoti svarīgi tas ir, lai cilvēki ir atvērti. Un tāpēc mēs Ēriku Palkaunieku, mūsu triecienu korespondentu, izsūtījām jau atkal ielās, lai viņš noskaidro, vai cilvēki ir atvērti mīlestībai vai nav. Un kā viņam gāja, mēs apstīsimies video. Lūdzu, video. Viss, kas jums ir vajadzīgs, ir mīlestība. Tā pirms vairākiem gadu desmitiem postulēja Beatli. Bet vai cilvēki ir ņēmuši vērā šo ieteikumu un tik tiešām ļaujas mīlestībai? Iesim noskaidrot. Vai jūs esat atvērti mīlestībai? Protams, viss cits plaši. Atvērtā cilvēcīgai mīlestībai, tādai garīgai mīlestībai. Es jau negribēju tādu neko pat dzīvniecisko uzreiz, tā diezgan cilvēcīgi. Sunīši. Tā, sākumā. Tad kāds būtu jautājums? Vai jūs esat atvērti mīlestībai? Jā. Jūs esat atvērti mīlestībai? Grūti pateikt. Nē, tur vai nu ir vai nav. Nav. Jūs esat atvērti mīlestībai? Kādai? Mīlestībai. Nu jā. Protams. Jā. Smags jautājums. Esmu Latvijā ieradusies pāris mēnešiem, bet, Kā ir? Latvijā nebūs. Nebūs. Samīļotas var jūs tepat. Ar to mēs varam sākt, jā. Bet ar to arī viss beigsies. Lai vairāk atvērtos, kaut ko vajag? Nē. Vienkārši nebūs, jā? Nebūs. Šis ir limits mīlestības. Man matracis mājās, tas ok? Varam iet pie manis vai pie jums? Tādai mīlestībai? Jā, loģiski. Nē. Tāpēc, ka man jau ir attiecības. Un... Labi, no attiecības. Tik lielai mīlestībai es neesmu atvērta. Tik ļoti Nē.
Man mājās vecāki, varbūt varam pie jums tad iet. Un kā tu domā? Es nē. Nu tā. Nē, nu varam jau arī, ja paklusot, tad pie manis arī var. Laikam jau nē. Ok, tad pie manis, pie jums, kur? Nekur. Ok, tad kur ejam pie jums, pie manis? Tā jau tas nenotiek. Ko vajadzētu, lai jūs atveraties? Stabilu dzīvi. Atbildīgi. Nu, ok, to es varbūt nevaru uzreiz nodrošināt, bet, nu, ko vēl? Nu, ja tā, ka tagad. Jo es esmu gatavs. Ja jūs esat gatavi, tad ja jūs varat atvērties tagad. Jā. Tagad nē. Ko var darīt, lai jūs atvērtu? Neko? Neko? Nē. Pilnībā slēgta. Jā. Būtu baigi jāmēģina kādam uzticēties. Man tā uzticība mazliet ir zudusi. Jūs varat man uzticēties, principā. Nu, nepazīstamiem cilvēkiem vispār nevar uzticēties. Lai jūs atvērtos, ko vajadzētu? Nepietiks tikai ar mētelīti. Vai kā tā saprast? Ko var līdzēt, lai jūs pavērtos mīlestībai? Nezinu, viņi vienkārši atnāk. Tagad viņi nav atnākusi. Aicā, vai es esmu atvērta mīlestībai, tad jā, bet ja tu aicini kaut kur... Pasēdēt sākumā. Jā, pazīmēt viens otru, paskatīties filmu. Jā. Ko vēl var darīt? Stāstīt anekdotas. Nu, sākumā. Sākumā, jā. Bet vispār mīlestība tas tāds baigs sarežģīts jautājums. Ko tu domā par mīlestību? Baigi neko, es esmu atvērts. Es esmu atvērts arī. Labi, tad mēs varam pazīmēt viens otru un pastāstīt anekdotas noteikti. Līdz ar to mēs secinām, ka tomēr lielai daļai mīlestības vārti ir slēgti. Ēris Palkanieks speciāli pusnakts šovam 7 ar Jānu Skuteli. Ēdzi? Svētīgu darbu darāt. Nu, paskaties, cilvēks ciet. Nāk uz ielas, piedāvā un...